Nu, čau. Šodien gribu pastāstīt kaut kādas 4-5 galvenās atziņas, kāpēc un kā veidot saturu. Bieži vien šķiet, ka tas saturs ir kaut kāds tāds, pašmērķīgs. Ka viņu ir jātaisa, jo viņu ir jātaisa. Bet es gribu jau uzreiz bišķiņ ielikt ar citu perspektīvu, kāpēc mēs vispār veidojam saturu. Tad saturs ir tas, caur ko tu veido sava zīmola tēlu un reputāciju. Tad tādā brīdī, pat ja tu paļausies tikai un vienīgi uz reklāmām, tādā brīdī, kad cilvēks ienāk tavā kontā, runāsim par Instagram, tas varbūt jebkas, tas varbūt mājaslapa, TikToks, fig viņi zina, kas tur poks un vispārējie, nav svarīgi, kurā veidā tu to saturu veido. Bet tu nodod to savu ziņu. Tu veido savu tēlu, savu reputāciju, kā es tevi pazīstu, tādā veidā es uzzinu par to, kas ir tavi mērķi, vērtības, dzīves filozofija, pieeja, un lai arī ko tu darītu, lai kas būtu tavs pakalpojums vai produkts, kas ir vēl tas klātas bonus, kas vēl nāk kopā ar to. Caur šo te saturu tu izveido, tad tu piesaisti, kāpēc tieši pie tevis, no tevis, es gribu iegādāties kaut kādas konkrētas lietas, ja? Tāpēc saturu veido nevis vienkārši, lai aizbāztu ēteru, un te īstenībā, lai nostiprinātu tavu zīmola pozīciju. Tad tā ir pirmā lieta, kas jāsaprot par satura veidošanu. Nākamā lieta, bieži vien, to tu droši vien arī būsi pamanījis, tad, kad tu lieci saturu par savu biznesa piedāvājumu, kaut ko mēģini pārdot, parādīt savu jauno produktu, pakalpojumu, vienalga jauno, veco, vienalga, bet tas ir vairāk uz biznesu orientēts. Tie rādītāji ir diezgan švaki, man vismaz tā ir. Un tiešām, ka tad, kad es ļoti lielu atšķirību redzu, vai tad, ja es parādu, ko es ēdu, un tad es parādu, ko es pārdodu. Pilnīgi citi dažādi cipari. Un uz maniem tiem 7700 sekotājiem šobrīd, es redzu, kāda ir atdeve. Tad ielieku, ko es ēdu, 1000, 2000, priekš maz tie ir ļoti labi cipari. Ielieku, ko es darīju, kaut vai to pašu meetupu. Lai gan arī ne visi, jo meetupā ir vēl daudz iesaistītās personas, un tā ir arī tā stratēģija, kā var forši paaugstināt savu skatāmību, ka tu viņus visus satago, viņi grib pašērot, un tā kā šis te devīgais saturs, viņš ļoti labi palīdz. Bet ja vienkārši vai kur man ir pasākums, vai kur man ir kurs, 200, 300, labi, ja 600, zin kā atkarīgs arī kā to ieliek. Lūk, un zinot šo, tas nozīmē, ka, kad tu veido saturu, tev ir jāsaprot, ka tev ir jāliek šis kopā. Gan to, kur tu tirgo, gan to, kur tu rādi to savu filozofiju. Un arī nevar iebraukt, nevar aizbraukt tajā, ka tikai pārdodu, tikai rādu savu produktu un tikai savu filozofiju. Jo bez pārdošanas arī nekas nenotiek, un produkts bez šīs filozofijas arī nestrādā. Par filozofiju, ko es saucu, tas ir tavs tēls, teiksim tā. Tā ir tā filozofija pieeja dzīvē. Ja? Kā tad izmainās tavi rādītāji, ja tu to saturu tomēr liec regulāri? Zini kā, ir tā, ka tagad jau tādu 7 vairāk gadus strādājot, es saprotu, ka ar organiku saturu var sasniegt diezgan daudz, bet viņam ir kaut kāds limits. Ja man, piemēram, vajadzētu dabūt 10 cilvēkus uz visām savām programmām, pasākumiem, nav problēma, organika, easy. Bet ja es gribu vairāk, tad bez reklāmas īsti nevar iztikt. Kā tad izmainās iesaiste? Iesaiste, ja tu regulāri lietas saturu, piemēram, ja tu saproti, ok, labi, tagad man mērķis ir, lai mani ierauga, tad tev ir jābūt uz radara. Un tu, tad, kad tu jau esi nopelnījis kaut kādu savu atzinību, popularitāti, tu vari likt arī reizi nedēļā, tur 2 reizes, 3 reizes nedēļā retāk vairāk uz reklāmām braukt, bet ja tu esi sākumā, tev īstenībā ir jāinvestējās un jāliek tas saturs 30 dienas pēc kārtas, varbūt pat vairāk. Tīri, lai tu redzētu, kas mainās, un tie rādītāji ir interesanti. Pirmkārtām, tad, kad tu liec regulāri, palielinās iesaiste, palielinās cilvēku skaits, kas tev arī piesako, kas iesaistās tur ar laikiem, komentāriem. Būs daži, kas arī atsakos, par to mēs nekad nestraucamies, lai cilvēks staigā, tas viss kārtībā, tas ir vajadzīgais tīrīšanās process. Tad palielinās šis te engagements, un, protams, ka likumsakarīgi arī parādās vairāk pirkumu. To es ļoti labi redzēju satura izaicinājumā, cilvēki man rakstīja, ka Klau, kur es ielieku šo info, un, piemēram, konkrēti atbrauc tieši nopirkt to. Un tā ir viena no taktikām, ko tu gribi pārdot, par to tu arī raksti un stāsti. Nevis tā kā, mums te ir veikals, mums te ir viss. Bet tu tā arī ieliec veikur. Šits loriņš tagad ir pieejams
tāda saite, tāda cena, vai kuru gribu nopirkt. Nu, lūk. Protams, es saku tikai tādu, plika pārdošanu viņa var nestrādās, vajag to tēlu veidot, un es noteikti esmu par šiem personības zīmoliem, kas palīdz šo te visu izveidot. Nu, lūk. Nākamā lieta, kas ir ar saturu, ka parasti mēs, lielākā daļa cilvēku nedomā, ka saturu radīt ir viegli, ātri, forši, easy peasy, ja, un tā, ka tas parasti kaut kāds saistās ar kaut kādu nērtību, bāc, man tagad ir telefonam tur kamera jātīra, jāstarpcīt, runājot par kameru notīrīšanām, pastīsimies. Vai kaut kas mainās. Man tur radiators fonā, man tur vispār bērnu krēsliņš, un vispār man tur redz smiltis, jo mēs bijām uz jūru. Šausmas nevar veidot to saturu. Un ja tā pieeja tām lietām, tad tas diezgan sarežģīti. Tad vēl mēdz būt, ka kuru gan tas interesē. Ko es tur likšu, vai es vienkārši negribu uzbāzties, cik tad var vienu to pašu stāstīt. Tad lielietas reizi nedēļā ierakstu, varbūt reizi mēnesī, un nedod Dievs kādam apnikt. Un tad ir veikala lūk jums Diāna, ka dažreiz liek 3 reizes dienā saturu, un neviens neko vēl nav sūdzējies. Un kad es pajautāju publiski, jūs esat pamanījuši, kas liek 3 reizes dienā? Nē, reāli nē. Bet mans mērķis ir parādīt, ka saturu var uztaisīt, da jebkuru veiku, man ir, 15 minūtes, droši vien, es nezinu, cik man ir laiks, kad atnāks šis mans vecākais bērns, izdomās tomēr no skolas aizdoties prom, bet es viņu gaidu. Man ir iedvesma, īstenībā godīgi, man pat šodien nebija iedvesma, bet es uzkrāsoju lūpas, un tad viņi man parādās, un tad es uztaisīju arī pāris video, kas kaut kad arī tiks tur publicēti. Bet jā, tā ir vēl viena lieta, jo skaidrs, ka būs dienas, kurās tev vienkārši kāds saturs, par ko tu runā. Un citas dienas būs atkal vienkārši šķilkā riekstiņš. Tad tādīs dienās tu saradi, tas, ko es, piemēram, daru, es sarakstu idejas, es uztaisu Canvā kaut kādas dizainiņas jau, sasūdu savu e-pastā vai kaut kur saglabāju, un tagad nav šīs te iedvesmas, tad šo te visu sapublicēt. Tā, te bija jautājums no Anetes. Cenas labāk likt linkā vai uzreiz redzams story. Tā, te ir vairākas pieejas, es domāju, ka jātestē. Dažkārt strādā vienkārši, ka tu parādi preci un iedod linku. Jāsās, kāda tur ir, cik daudz algoritmus viņi parāda tālāk. Tas, ko var darīt, ir vienkārši bilde un jautājumu lodziņš, vēlos. Tu vari mēģināt ar cenu, bez cenas. Es liktu, ka arī cena, jo bieži vien cilvēki negribēs tev rakstīt, prasīt, cik tas maksā, vienkārši baļojoties, ka tas būs ārpus viņu budžeta, un tad viņiem būs tur jāatsaka vai jātaisnojās. Tā nav forša situācija, kurā būt iekšā. Līdz ar to es noteikti esmu no tiem, kas saka, ka cenas vajag, cenai ir jābūt pietiekami ātri atrodamai, un tā ir arī viena no taktikām, kur tu storijā uzreiz parāda tā veiku džempers, šī tik eiro maksā, ir iespējams iegādāties. Un kāpēc jautājumu lodziņš? Jo saite, jā, tas ir viegli, uzreiz uz veikalu aiziet. Īpaši reklāmā tu neko daudz nezaudē. Tādā ziņā, ka tu samaksās par reklāmu, to viņi cilvēkam rāda, viņš spiež uz saites, protams, ka viņš visdrīzāk nerakstīs tā vēstuli. Bet, ja tas ir organikas saturā, tad pilnīgi droši likt arī jautājumu lodziņu, jo tas arī, pavar šo te sarunu. Un saruna savukārt ir foršs veids, kā dabīgi tikt pie šīs te iesaistes, jo tie, ar kuriem tu sarunājies, ar kuriem tu komunicē, ar kuriem tu apmainies ar komentāriem, vēstulēm, viņiem arī vairāk tevi rāda. Tā kā tas jau beigās īstenībā, tā arī tāda viena no taktikām, kā palielināt, ja tu, piemēram, pirms pārdošanas, uztaisīt tiešām apzināti pāris dienas, ka tu vienkārši atbildi jautājumiem, tu sarunājies, tā kā tīri, lai uzkurbulētu to iesaisti, un tad jau tu vari palaist pārdošanu, un tad ar domu, ka tad arī vairāk cilvēki ieraudzīs šo te visu. Tas ir tas būtiskākais, ko es šodien gribēju pateikt. Tad kāpēc veidot saturu, tad nevis pašmērķīgi, bet patiešām, lai veidot šo te zīmola stāstu un tēlu, jo tas patiešām tev pēc tam palīdz vieglāk. Tu cilvēku sasniegt, noturēt, izveidot attiecības, arī pārdot. Ja tas tāds vienkārši inkognito no kaut kurienes uzkrita, tur nebūs tik viegli. Un savukārt, ja tu šīs attiecības jau izveido un cilvēkiem rodas kaut kāda piesaiste un simpātijas pret tevi, jo caur šiem te konektiem, caur šo te appusējo uzticību un simpātijām, mēs rodam arī tās dzirdīgas ausis mūsu potenciālos klientus. Labi, paldies, ka klausījies, lai forša diena un atā, čau!